Labdien! Mani sauc Kaspars Rozenkovs un man prieks jūs sveicināt šajā pirmssvētku laikā, kad visiem viņš ir gana aizņemts, strauji un notikumiem pilns. Šodien mēs turpinām sarunu, jeb sākam sarunu, un saruna ir kā turpinājums iepirkuma fórumam, kas risinājās 30. oktobrī, un tajā piedalījāties jūs, kas šobrīd ir ekrāna otrā pusē, ministra kungs un tātad nozares profesionāļi. Un mums ir kā tāds neliels parāds varbūt palicis, jo fórumā bija ļoti daudz jautājumu. Un uz šiem jautājumiem klātienē nespēja visi uzreiz atbildēt. Un pēc fóruma bija arī iepirkuma uzraudzības biroja vadītājs Artis Lapiņš šeit. Un tagad man jāsaka paldies, kad ir radis iespēja ministra kungs ierasties, lai atbildētu uz jums kā fóruma dalībnieku jautājumiem. Un sākšu ar to, ka šodien mums studijā ir finanšu ministrs Arvils Ašrādens, un teikšu paldies vēl vienreiz par iespēju, kad šajā aizņemtajā laikā jums rast šo iespēju ierasties un atbildēt uz fóruma dalībnieku jautājumiem. Un sākšu ar to, ka tāds neliels atskats uz to, kā vērtējat, kā bija šis pasākums, ko atceraties, varbūt kaut kādi ierosinājumi, idejas pēc šī fóruma un par šo fórumu. Vairākas lietas ir finanšu ministrijas politikā, atbildības jomā ir ļoti daudz politikas, un protams, viena no tām ir iepirkuma politika, un tad sākās šī reforma, un tur redzēt tādu zināms vilnis sāk vēlties, un bija ļoti elegants tas 6 nedēļu diskusijas formāts, kurā piedalījās dažādi iepirkēji un dalījās savām labām praksēm. Un tas, kas no viss tā bija tas patīkamākais, bija, ka varēja redzēt, ka ir iestājies kaut kāda tāda jauna brieduma pakāpe, ka tā izveidotā sistēma, kāda mums ir šobrīd, viņa attiecās varbūt uz to 90. gadu beigu, tādu iepirkumu, kad visi kaut kā tā kā tur kaut ko ņemās un mēģina dabūt to savu pašlabumu, tad varēja redzēt, kad ir iestājusies tāda jauna, manuprāt, arī eiropeiska tāda brieduma pakāpe, ka neviens negrib ņemties, visi grib darīt profesionāli savu darbu un atrast veidu un metodas, kā to izdarīt vislabāk. Un tas bija tas mans iespējas no tās darba grupas, kad radījās šo reformas priekšlikumu. Ceru, ka mēs diskutējam šo radikālo variantu vai tādu soli pa solim variantiem, un bija atbalstam radikālam variantam. Tas rādīja, ka pārmaiņas nobrieduši, tad aiziet uz fórumu, uzreiz ieraudzīja, ka te ir ļoti daudz cilvēku, kas domā līdzīgi un drīzāk vēlās pēc iespējas ātrāk iet uz priekšu un atrast risinājumus, kā tiešām, tā teikt, apliecināt sevi profesionāli savā karjerā. Jā, es protu, es zinu, ko es daru un kāpēc es to daru, un es gribu sasniegt maksimāli labu rezultātu. Tā kā ļoti labi iespēja man no šī. Tad es uzreiz paturpinot, ka jūs teicāt, redzēt, tik daudz kopā esam cilvēks. Vai jūs redzat, ka tā ir tomēr šobrīd, kad tā ir apzinājusies sevi šie cilvēki kā nozare? Kādas tās vajadzības vērtības? Man liekas, ka tā nav, bet tas pārsteigums ir, ka tā nozare sev tiešām ir apzinās ļoti labi, un tad ir veidojas atsevišķi viena tāda iepirkēja nozare, un es domāju, ka tur patiesībā viņi ir daudz plašāk. Tas nav tikai tā teikt publiskais sektors un piegādes no privātā sektora. Tas tilts, es domāju, ka arī privātā sektora arī ir pietiekami daudz jautājumu, kas ir jārisina, kā efektīvi un labi iepirkt. Tas ir lielākais ekonomikas jautājums, un mēs skatāmies publisko sektoru, tie ir gandrīz 14% no IKP, un es domāju, ka arī privātā sektorā, labi, mums nav tie dati, cik liels, es domāju, tā ir milzīga ekonomikas ietekme, un jo šis sektors būs profesionālāks, jo mēs ātrāk tiksim uz priekšu tādi jautājumi, kas Latvijai ir milzīga problēma, tā ir produktivitāte. Un jo šis sektors būs efektīvāks gan preču, gan pakalpojumu iepirkumos, jo ātrāk mēs tiksim uz priekšu savu ekonomiskā izaugsmē. Tā kā jebkuri pūliņi tur ir
tā vērti, un tas, ka nozara sev apzinās, vienkārši ir brīnišķīgi. Un to mēs redzējām arī tad, kad bija ar lepnumu, tagad bija tā darba grupa, ja, tad uzņēmumi ar lepnumu stāstīja, lielās valsts kapitāla sabiedrības vai slimnīcas, piemēram, vai universitātes, ar lepnumu stāstīja savas iepirkuma sistēmas. Viņi nevar sistēmas, ekosistēmas, ja, kā viņi veido attiecības, visiem skaidrs rāda, ka nozara sev apzinās, ja, tā, mēs tagad daram šī tā, mums te ir tā un tā, un tas, ko es redzu, kad lēnām arī uz malu tiek izstumta visa tāda, jocīga ņemšanās, savējo lietu kārtošana vai kaut kas tāds, tas tagad tiek tā, labi pēciet, muļķoties, rekrutē ir tas veids, kā mēs to varam darīt. Tā kā es domāju, man liekas, ka nozara iet labā virzienā, viņi sev apzinās, ir ļoti daudz labu piemēru, nāk kopā, runā par to un sāk parādīties ar izcilības cilvēki, kas tiešām to lietu zina un kur mēs skatījāmies, pašvaldību iepirkumos. Tur vienkārši turēja tā kā megastāros klausīties, kā viņi ir izdomājuši to vai vienu vai otru lietu. Jā, mēs zinām to un tādā laikā mēs dabūnam to gatavu un sāk veidoties ar vēl vienu parādību kompetenci centri, kas mums ļoti pietrūkuši. Pirms kompetenci centriem, jā, jūs pieskārāties nozare, parādās izcilības. Es pie tāda tā kā varbūt saldā jautājumā bija tāda iepirkuma gada balva, par ko mēs arī runājām fórumā. Vai jūsuprāt būtu vērts atgriezties pie tās un tiešām izcelt labākos, parādīt, novērtēt? Nešaubīgi. Gada balvai būtu jābūt. Un, man liekas, tas pēdējais brīdis būtu vienoties par šādas izveidi. Un tad ir jautājums vienmēr šādās reizēs ir par, tā teikt, akadēmiju, jeb žūriju, kas to atlases procesu arī veic un arī pamato to, jo te nedrīkstētu būt piešķīrām viss. Ja, man liekas, tā argumentācija parādītos, tas būtu milzīgs nozares impulss, nozares attīstības impulss, un viņš būtu arī milzīgs impulss tām komandām vai arī tiem individiem, kas tiešām sev parāda arī, ka tas ļaut viņam to savu pozīciju, ja viņš, teiksim, sāk kritizēt, apsties, ka man ir tā mana gada balva un piedod, es zinu, ko es daru, vai ne? Un parāda ļaut tiešām tiem nozares izcilībām straujāk virzīties uz priekšu un iegūt sev pozīcijas ar vien ietekmīgākos, varbūt iepirkuma laukos. Jā. Atgriežoties tā kā vairāk pie fóruma, varbūt par cik tas bija laika atpakaļ un visur gaisā virmo šī te iepirkuma reforma, tad vēlējos pajautāt, kādā stadijā, statusā, vietā, jā, šobrīd, kur šobrīd esam, kāds ir tas status, varbūt, kad šie tie jaunie grozījumi saimā nonāk un kur viņi tiks kādā veidā tālāk virzīt, kur ir, kur nav. Jā. Tātad valdība savu darbu ir pabeigusi, vienprātīgi valdība ir atbalstījuši šo reformu, tad viņi ir kā jauns, man liekas, gandrīz visu koalīcijas frakciju parakstīts, likumprojekts ir nonācis saimā, pirmā lasījumā viņš ir izgājis cauri, tagad ir atvērta pozīcija otram lasījumam, tad komisijas vadītāja ir aicinājusi, iztaujājusi ieinteresētās puses par potenciāliem tādai klupšanas akmeņiem, kādu varētu būt. Es saprotu, ka ar janvāri sāks skatīt otrajā lasījumā sāks skatīties likumprojektu. Tas, kā komisijas vadītājs sola, kad, teiksim, līdz jāņem tam likumam jābūt ir, tā teikt, pieņemtam saimā. Tad virzība ir. Nē, virzība ir noteikti ir, un es ceru, ka viņš būs līdz jāņem izdosies pieņemt. Tas jāsaka priekš likumdošanas un tik liels reformas. Tas nebūs viegli, un jāsaka arī šobrīd jau, kā lai pasaka, mēs redzam tādu milzīgi, kas mums visā sabiedrībā ir tāda, varbūt tāda pretīmstāvēšana, ko mēs arī, varbūt arī ir tāda mazāk diskutēts par to, restīvi mums ir tāda, varbūt vecāka industriālā laikmeta domāšana pret tādu jaunu mūsdienu, kur mūsdienu domāšana, kur raksturīga ir ārkārtīgi liela nenoteiktība. Industriālā laikmetā bija ļoti skaidrs, mēs tur uzbūvējam 5 gadu vai cik tur kādu plānu, un tad mēs tur tā teikt, ar procedūrām sasniedzam. Šobrīd ir raksturīgi tā, ka
teiksim, tie ārējie apstākļi noteikumi mainās milzīgā ātrumā. Un tas vienīgais veids ir, kādā veidā, kad tu vienojies, ka vienam konkrētai komandai ir jāsniedz rezultāts. Un jo tā komanda spēja ātrāk to rezultātu sasniegt ar efektīvākiem līdzekļiem, jo labāk. Un tās divas atšķirības. Viena cilvēka saka, dodiet man procedūru un uzrakstīt, kārtīgi aprakstīt to procedūru. Un tad es skatīšos, vai es tā procedūru ievēru un es viņā dzīvošu tajā procedūrā. Un cilvēki dzīvo. Un otri skatās, kādā veidā nonākt visefektīvāk pie efektīva rezultāta. Ja? Un tās ir pilnīgi pretējas nometnes, un viņas savā starpā milzīgi cīnās. Šobrīd mēs redzam arī, ka procesuālisti saka, kā tas var būt, ka jūs ņemat ārā milzīgi kaudzi procesa grāmatas, no tā viss saka rezultāts. Ja? Kā tad mēs kontrolēsim? Tagad šādi mostās augšā, un viena, otra, trešie vēlās tagad vairāk lielāku procedūru, un apakaļ viss tas, kad bija tur jāsaliek apakaļ. Tā kā, es domāju, parlaments būs tā vieta, kur tā lielā cīņa notiks par šo. Ja? Tās ir tās šī brīža tādi stop punkti, ja, kas ierobežo, neļauj viņam raitāk risināt. Kā jau es teicu, tā iepirkuma reforma patiesībā rāda to sabiedrības briedumu pakāpi, ka viena daļa sabiedrības tiešām vēlās dzīvot un efektīvi dzīvot šajos jaunajos apstākļos, un vienai daļai ļoti grūti pieņemt šo izmaiņu. Ja, jo daudz cilvēku tiešām sāk apturiet pulksteni, iedodiet mums tādu procedūru, jo es dzīvošu tajā procedūrā un es te skatīšos, vai tās visas lapiņas ir iesniegtas. Ja. Man tas rezultāts, tas nav pie manis, ejiet pie kāda cita prasīt to rezultātu. Diemžēl mēs esam tajā situācijā, kur lietas mainās nenormāli ātrumā. Un mums ir vienīgi, ja komandai ir iedos tas uzdevums dabūt to maksimālo rezultātu, viņiem jādod liela rīcības brīvība to sasniegt. Tā kā, tas, kas mums jādara. Jā. Viena no tādām lietām, kas ir arī tiek kritizētas, kad reforma būtiski palielinās šos sliekšņus iepirkšanas. Ko jūs par to sakiet? Kā, lai atspēkotu šos kritiķu iebildumus, kāpēc to darīt? Es nezinu, mums ir, mēs vienmēr sakam, latvieši tādu vienmēr savu īpašā ceļa gājēji. Paši mēs to sliekšņus radījām tik zemes, nekur citur Eiropas Savienībā viņi nav tādi. Man liekas, ka pilnīgi normāli. Mēs pielāgāmies kopēji Eiropas ekonomiskai telpai un strādājam ar vienotu standartu. Un man liekas, jo ātrāk, jo mēs to izdarīsim, jo labāk. Mums ir tiešām mazāk procedūru, vairāk diskusijas par to galveno, kas ir jāsasniedz, droši vien varbūt tas īstais brīdis un pateikt to. Tas jēdziens ir maksimāla vērtība par šo ieguldīto eiro. Un patiesībā tam ir ļoti, ļoti dziļa teorija apakšā. Tas jau nav tā tik vienkārši, tāds slengs politiski. Viņš ir ekonomisks jautājums, un viņš tiešām prasa iedziļināšanos tajā, ka, ja mēs ejam dziļāk, tad, protams, katrai precei vai katram pakalpojumam ir savu noteiktā vērtība. Un apzināties to, kāda tā vērtība ir. Un tā ir tā viena tā procesa cilvēku jautājums ir, viss ir labi nopirks, ja ievērot procedūru. Ja? Tā rezultāts, ja mēs esam dabūjuši to maksimālo vērtību par to ieguldīto eiro, tas ļoti atšķirās. Ja? Un es jau visiem minu hrestomātisku piemēru par, kā to Rail Baltica slaveno iepirkumu. Latvija iepērk, tur ir, Igauni ļoti skaidri izvērtējot visus iespējamos apsvērumus, noteica, ka Igaunija var atļauties un to var izdarīt. Tātad vērtībā līdz 10 miljoniem eiro par ceļu kilometru. Un tad, ejot uz to konkursu sarunu procedūrā, viņi nonāk pie tā rezultāta. Ja? To, ko viņiem vajag. Latvijā tā bilde ir pilnīgi cita. Latvijā ir to, ko ir atnesis, tas tā kā no Dieva. Atnes tās aploksnes, plēšam vaļā, skatāmies mazāko, neiedziļinoties, vai viņi ir iedzīgi vai nav. Un nevienmēr tā mazākā var nav tā labākā. Bieži vien skaties autobusu iepirkums, kas mums ir bijis. Ja? Sabruk tieši gada laikā viss tas iepirkums. Ja? Konstatēt, ka tas ir kartelis un konstatēt, ka tas nav iespējams. Šobrīd mēs meklējam naudu, kā noturēt sistēmu, lai viņi darbojās, kamēr tiek pie jauna iepirkuma. Ja? Tad tas saka, ka tie iepirkēji bijuši totāli neprofesionāli. Viņi neko nav zinājuši, kāds tas piedāvājums ir, kas ir tā vērtība, lai viņš ir ilgspējīgs, lai viņš strādātu un lai iedzīvotāji dabūtu to pakalpojumu. Ja? Un tā, tur var skatīties to neprofesionalitāti. Ja? Kaut vai pilnīgi bezjēgā, mēs skatāmies
piemēram, iepirkums, kurā ir likts, lai būtu, neatceros, ka bija 40 vietīgi autobusi ar internetu, kādām tur visādām featurām, ja, pēkšņi valsts kontrole konstatē, ka trešajā daļā autobusu, tajā maršrutu ir 2 pasažieri vai mazāk, ja. 2 vai mazāk, 40 vietīgi autobusā. Tas rāda, kāda ir iepirkēji pretī bijuši, ja. Totāli neprofesionalitāte, ja. Ja skaties pa alvām, būtu jādod arī visbriesmīgākais iepirkums. Ja? Šis ir pilnīgi viens noteikti no tiem, kurā ir neprātīgs valdības problēma šobrīd kaut kādā veidā to situāciju stabilizēt. No vienas puses tādēļ, lai būtu tie pārvadājumi, mēs meklējam naudu, lai te vēl tas kaut cik sistēma, jo iepriekšējā sistēma sagrauta, ir absolūti karteli. Ja? Tas viss, kas bija tā autobusu pārvadājuma sistēma, ir viņi jābūvē no jauna. Ja? Tā kā tas ir tikai viens piemērs, traģisks piemērs. Ja? Tā kā es gribu teikt, ka tur vēl ir garš ceļš ejams un atrast to kultūru, kurā mēs tiešām cīnamies par to rezultātu, kurā viņš dod to. Kas tī vienalga, kaut vai mēs skatāmies to, kaut vai tā būtu medicīnas iekārta vai kāda cita lieta, mums jāliek kontekstā, kas ir tie uzdevumi, kas ir tā medicīnas vienībai jāsasniedz, tad jāsaprot, kāda ir kontekstuāli tā, preces vai pakalpojuma cena, jāsaprot, kāda ir piegādātāja, ko viņš dod un kādā veidā viņš ļauj atrisināt tās vienības uzdevumus, kas ir jādara maksimāli efektīva izmaksas. Kādā ziņā tur vēl mēs neesam. Jā, tas ir... Mēs pārgājām uz to, ka pasūtītājiem jāsaprot tos, ko pats viņš vēlās iepirkt un kādu rezultātu viņš vēlās sasniegt. Tāpēc mēs ļoti daudz runājam par šiem kompetenci centriem. Kaut vai tas būtu, mans pēc elektrības iepirkums arī. Tur arī ir vajadzīga ļoti dziļa kompetence gan par elektrības piedāvājumiem, kādā veidā tas tirgus funkcionē, birža, tad ir saprast, kādi ir ražotāji un tad, kas kurā sektorā ir vajadzīgs un valdība ir milzīgs enerģijas iepircējs. Ja? Un, protams, visiem teikt, kas tur tā elektrībā, tā nav nekāda problēma. Bet kopumā tas rēķins ir milzīgs, ja? Un uz tā rēķina veidot, sarunas ar piegādātājiem, sarunu mehānismu. Tas nav aploksnes atvērt, tas ir sarunu mehānisms sarežģīts, kurā tu nodrošini tam pakalpojumu lietotājiem maksimāli drošu un efektīvu piegādi. Jā. Kāda ir šobrīd tā situācija šiem te kompetenci centriem? Kāda ir tā virzība, kādi? Attiecībā, valdība kā tāda ir vienojusies, ka mēs to darām. Savukārt mēs gaidām likumdevēju lēmumu par to, ka tā reforma ir tā teikt, stājas spēkā. Un tad jautājums no kura datuma likums stāsies spēkā, un tajā brīdī arī valdība sāks to darīt. Savādāk mēs strādājam pēc vecā likuma, kur nav paredzēta šāda kompetenci centra. Jā. Viens no tādiem arī klausītāju fórumu dalībnieku jautājumiem par korupciju. Arī atgriežoties pie tā uzdotā jautājuma, vai tas, ka mēs celsim šos te sliekšņus, vai tas nepalielinās šo te korupcijas risku, tas ir viens jautājums. Un tajā pašā saistībā arī no pretējās puses, kā būs ar uzņēmējiem, kā tas viņu tiesības aizsargās, šo te viņu tiesību aizsardzību. Mēģinām sadalīt to jautājumu divās daļās. Par korupciju mans kopējais vērtējums ir tāds, ka attīstoties iepirkēju kompetencei, un ja mēs redzam, ka mēs arī izceļam šo iepirkēju kompetenci, tad, man liekas, tādā korupcija īsti nav vietas. Ja? Tad drīzāk ir jautājums par to, kādā veidā mēs efektīvi nonākam pie tā rezultāta. Un, kā es teicu, tā maksimāla vērtība par ieguldīto eiro, tas nenozīmē, ka tu to piegādātāju, tā teikt, nospied ar seju pret galdu, un tu tiešām saproti, kas ir saprātīgs vai pakalpojumi vai preces tā vērtība, un arī, kas ir saprātīgs ienākums. Viņam nav neviens tur Ziemassvētku vecīšu vai labdaru, viņi vienkārši skaidrs ar piegādām, un ja tu to līdzsvaru dabū, man liekas, tā korupcija lēnām izzūd, un man šķiet, ka lielā daļā gadījumu tas ir tā kā, arvien vairāk mēs redzam, ka cilvēki vēlās tā kā apliecināt, ka viņš ir labs profesionāls, nevis labs korumpants. To mēs redzam. Tā kā tā ir tā galvenā plūsma. Attiecībā uz korupciju es domāju, ka datu transparents ir lielais jautājums, kurā
ja mēs redzam, tas, ka likums paredz milzīgi transparents, es nezinu, skatīsimies, ko mums veiksies, bet Lietuvā no 1. eiro iepirkumā ir visi dati redzami, vai ne? Ja tā ex-ante analīze dod iespēju parādīt, ka labi, kāpēc šeit ir šādi rezultāti, vai kāpēc ir dot priekšrocību, nezinu, tur atceries, bija kaut kāda auto iepirkuma tieši šāds, tas ļauj uzdot šādus jautājumus, kādēļ ir bijusi šādas lietas, es domāju, ka tas ir tikai laika jautājums, un kopumā mēs redzam, ka korupcija samazinās. Ir arī vēl metodas, kas palīdz uzraudzības iestādēm. Viens ir konkurences padome, kas, manuprāt, ļoti labi strādā un kādā veidā viņi redz karteļus. Ja? Tā ir vēl viena lieta. Tā ir tāda, es nevaru tā korupcija, tā ir tā ļaunprātīga situācijas izmantošana. Otrs ir, protams, mēs redzam, ka mākslīgā intelekta rīki, ko ļoti spoži nodemonstrē tehniskās universitātes profesori, ļauj saprast arī to, ka, piemēram, ja mums ir šķiet iepirkumā pat ir 6 pretendenti, ja? Pēkšņi tu vari diezgan labi redzēt, noskaidrot patiesā labumu guvēju, kad patiesībā tas ir viens pretendents. Vienkārši ir izstādītas dažādas kompānijas. Tā kā valdības pusē ir pietiekami daudz rīku, lai ar to cīnītos distancēti. Ja? Tā kā es nezinu, man kopējā sajūta ir, ka ir sasniegt jaunu briedumu pakāpi, kad korupcija nav tas lielais jautājums. Tas lielais jautājums ir, kā valsts tie iepirkumu puses cilvēki spēja tiešām pamatot, ka viņi strādā uz labāko rezultātu. Tas, man liekas, lielais, bet korupcija, man liekas, samazinās šajā visā sektorā. Jā. Jā, tas ir skatoties no vienas puses. No otras puses atkal skatoties ir tas, ko arī atzīmējāt jūs darba grupā, kad jūs strādājat, ka ir šī te mazā uzņēmēju ieinteresētība, dalība iepirkumos, ja, ka ir maz šie te piegādātāji iesniegto piedāvājumu. Kā jūs skatāties uz to, kā varētu veicināt lielāku šo dalībnieku skaitu, ieinteresētību un tieši varbūt uz mazo, vidējo Latvijas uzņēmēju līdzdalību šajos iepirkumos? Es domāju, ka tā lielā procedūra grāmata, kas ir iepirkumā, ko mēs tur tik necīnāmies ar nodokļu nomaksu, ar vides jautājumiem, sociālajiem, ar ēnu ekonomikas ierobežojumiem, kas tur visu apaudzes tā sistēma. Man liekas, jebkuru normālu uzņēmēju tas aizbiedētu. Ja? Tur tas vēlreiz, man liekas, uzņēmējs ir šis te rezultāts cilvēks, nevis procedūra cilvēks. Un tad apmācīt speciālistus, kuri orientējas katrā tajā tur, tas ir ļoti dārgi manā izpratnē. Un tā procedūra samazināšanai normāli vajadzētu novest pie lielākas uzņēmēja intereses par piedalīšanos šajā visā. Tas ir viens. Otrs ir transparence. Tas, ja tu spēji redzēt, ir, ja mēs skatāmies, kādas iepirkuma ekosistēmas veido, piemēram, lielie valsts uzņēmumi, tad viņiem ir, pirmais ir tātad piegādātāja datubāze apkārt, viņi ļoti labi redz, kādi ir un kas viņus interesē, un tev jau visa tā pieteikšanās kā tāda jau ir nokārtot, un tāda credential dati, tas viss ir. Tālāk ir ļoti skaidri pateikt, ka mēs sludināsim tādu iepirkumu, tādu vestību mani nodomu pieteikt deklarēšanu tirgu arī ļauj sagatavoties, lai tu zini, un tad var izdomāt, vai es piedalīšos vai nē tajā visā, un tad tā izpratne par to, ko tas iepirkējs grib, tas elements, kas mums trūk šobrīd. Ja tas vēl palīdzētu nākt vidū, es domāju, ka tā ir brīdī nākt piedalītos daudz lielāks skaits uzņēmēji. Bet tā savādāk tur ņemties, pa 1000 eiro piegādāt kaut kādu nieku un iestikt bezgalīgā procedūra grāmatā, un beigās būtu risks, ka tev vēl, tur tā teikt, sākās krimināla izmeklēšana, tirgoties paši, vai ne? Tur ir tā kā es gribu teikt, ka kaut kā jāatrod līdzsvars ar to, lai būtu arī ieinteresētība privāta. Mēs ejam uz to, lai būtu līdzsvars ar privātā sektora ieinteresētību un publiskā sektora efektīvu rezultātu sasniegšanu. Jā. Pretēji atkal ir tā, ka jā, mēs no vienas puses tā kā vēlamies panākt, lai būtu pēc iespējas vairāk šo te piegādātāju pretendentu. Savukārt no otras puses atkal varētu būt tas, ka ir šie te piegādātāji cenšas, ir negodprātīgi šie te pretendenti.
kādā veidā par šo te sūdzēšanos, lai netiktu nepamatoti sūdzēti, tādā veidā ievelkot visu šīs te procedūras ilgumu, lai mēs nonāktu ātrāk pie vēlamā rezultāta. Jā, labi, latvieši tādā ziņā ir īpaši, jā, tur ir es neatceros, kurā bija vienā novadā, jā, tad man, es aizbraucu, un tas pagasts, vai ne, tas direktors saka, ka šitie visi ir viens otru, tās mājas ir iesūdzējuši tiesā viens otru kaut ko. Jā, mēs esam meistari uz to ķeneru. Man šķiet, ka ja mēs, teiksim, tam mehānismam ir jābūt, un mēs skatāmies, ir piemēram, kur bijuši arī faileri, ir publiskā sektora pusē, piemēram, tas pats autobus, tas pārvadājuma iepirkums, un tur jau bija, kas sūdzējās, un tomēr, šis ir bijis visakal labi un kārtībā, mēs aizstāvējam, kur cilvēki teica, ka būs šāda nelaime, kāda tagad tā problēma, mēs tā kā viņas neuzklausījām pienācīgi un tā. Labi, es nevaru atbildēt šobrīd to jautājumu, kā tas atvieglot, bet esmu pārliecināts, ka datu pieejamība, analīze un tas, ka tu datos bāzēt var atbildēt, sniegt datos balstītas atbildes, šim te vajadzētu samazināties. Ja? Bet es nevaru teikt, ka tā ir mūsu nacionālā īpatnība sūdzēties, un skaidrs, ka mēs redzam, ka ir tādi, kas vienkārši sūdzās tādēļ, lai tā teikt, tam vienam no pretendentiem arī, tā teikt, sabojāt nervus, ja, un to arī daudz ņem vērā, kad bieži vien tas ir, skatīsimies, ko ar to darīt, bet es domāju, tā datos balstītas atbildes ir vienīgā iespējama laba atbilde. Vai tiesas būs gatavs, ja nevarēs sūdzēties iepirkuma uzraudzības birojā, par cik tie būs cita līmeņa iepirkumi? Jā, es domāju, ka tiesas šķiet tiek ar to galā, bet man liekas, ka tie iepirkumi tik daudz neaiziet uz tiesām, cik ir IUB ar to mēģina tik galā. Un tur, man liekas, tā arbitrāža IUB daļā ir ok. Jā. Vēl, šie te jautājumi diezgan daudz tieši nāk no klausītājiem, ja forumu dalībniekiem, un tāpēc viņi ir tādi varbūt mazliet specifiski un varbūt arī mazliet neērti un tādā veidā. Vai ir domāts ministrijas līmenī kaut kādā veidā motivēt uzņēmējus, lai viņu vairāk iesaistītos publiskajā iepirkumā? Jo nav noslēpums, kad labprātāk uzņēmējs izvēlās piedalīties privāta sektora iepirkumā nekā publiskā iepirkumā? Nenoliedzami ministrijā mēs apzināmies, ka tā ir problēma, un to arī pirms sākās tā reforma redzējām, ka tas ir tikai 2,4% no uzņēmējiem piedalās. Skaidrs, ka tas jautājums ir par barjeru noņemšanu un durvju atvēršanu, lai pēc iespējas lielāks skaits uzņēmēju piedalītos, un šeit būtu arī godīga konkurence, kas ļaut nonākt pie labāka rezultāta. Tā kā, tas ir ministrijas viens no lielākiem uzdevumiem šobrīd atrisināt to, lai uzņēmēji būtu vairāk, un to mēs visos fórumos arī esam teikuši. Jā. Atkal skatoties kaut kāds sperot jau soli uz priekšu, ja pēc reformas, ja ievies šo te jaunos grozījumus, būs šī te reforma, un kas notiek, ja pēc šīs te reformas ieviešanas jūs konstatējat, ka viņa nav nesusi cerētās izmaiņas? Vai atgriežās kaut kur atpakaļ, vai kaut kas tiek pārstrādāts? Tas atkal ir par procesu un rezultātu cilvēkiem. Es domāju, ka mums ļoti svarīgi vienmēr apzināties, šis ir tas rezultāts, kas mums jāsniedz maksimāli īsā laikā. Un tad, ja kāds no risinājumiem nedod to iespēju, tad ir jāmaina. Skaidrs, ka jādiskutē, ka mēs nedrīkstam aizmirst to galveno veidu, un tā ir tā milzīgā kultūras izmaiņa, ka mums nevis tā procedūra ir centrāla, bet tas maksimāli efektīvais rezultāts, maksimālā vērtība par ieguldīto eiro. Un tā doma jau var vēl jāattīst ļoti dziļi, un tur mums jāatlasa caur gan apbalvošanas, gan arī
pareizā piemēra radīšana, gan ar analīzes rīkiem, tieši šo te metodu. Un tad skaidrs, ka kaut ko mēs esam kļūdījušies, un mēs neesam nekādi grieķu dievi. Skaidrs, ka mēs dizainējam procesu labā ticībā, mainām viņu. Šobrīd ir, es varu vienu piemēru minēt Eiropas komisiju, kas agrāk, piemēram, fondu jautājumos, tur bija nolēmts 7 gadi, un tad, ja ieguldīt IT, tad ieguldīt IT un nenākiet atpakaļ. Šobrīd, tu redzi, to procedūras ātrumu ir 2 nedēļās, kas kādreiz nebija vispār ieradums, pieņem lēmumu, skaidrs, mēs pārmetīsim resursus no turienes uz turieni. Ja? Tā elastība ir visur vajadzīga. Latvijā tieši tāpatās. Ja mēs redzam, ka viena vai otra lieta, tajā brīdī mums izskatījās, punktā A izskatījās ļoti laba, punktā B viņa izskatās varbūt, ka netik laba, un kad ir korekcija, ir jāmaina. Tas līdzīgi kā ir programmatūra. Piemēram, ir dažādas datu programmatūras. Skaties, otrā pusē mainās lietotāja pieredze, ja, kas sākot to pakalpojumu un datoru. Cilvēkiem liekas, ka šis ir labi. Un pēc mēneša viņiem pilnīgi cita pieredze, viņi savādāk saka, šitos pogas ņemat nosliekat cits. To sauc par sistēmas agilitāti. Šeit tāpatās ir jābūt skaidrs, ka mums jārūpēs par sistēmas agilitāti. Mums jāsaprot, galvenais mērķis ir virzīties uz šo te maksimālo vērtību. Nakal atgādina, ka tas ir gandrīz 14% no IKP. Tad, ja mēs uzlabojam tur tās ekonomijas iespējas, mēs jau ļoti piesardzīgi esam minējuši tos skaitļus. Ja tā ir kultūras maiņa, ja tā kultūra sāk attīstīties, skaidrs, ka nāks daudz dziļākas kompetences un būs daudz dziļāk risinājumi. Šobrīd mēs tikai laužam ledu. Tā brīdī, kad sāksies reāli risinājumi, tad arī mainīsim likumdošanu. Nē, tas ir tā kā kopsavilkums, nekļūdās tas, kas nedara, un jāgrib atvērtam, jābūt mainīties un iet uz priekšu. Mēs esam tā kā super droši un super zinām visu, kā vajag. Skaidrs, ka mēs tikai deklarējam tos, kuriem mēs gribam nonākt. Jā. Un tā pusstunda mums ir ļoti, ļoti ātri paskrējusi, un tad pašā noslēgumā arī ir svētku laiks. Kāds būtu jūsu vēlējums iepirkuma nozares pārstāvjiem cilvēkiem? Priecīgs Ziemassvētkus, un es nezinu, vai mūsu šodienas saruna palīdzēs atrisināt lielāko jautājumu, kā iepirkt labāk Ziemassvētku dāvanas, droši vien, ka nē. Bet tas, kas man būtu tas vēlējums, ir tiem profesionāļiem, kas strādā iepirkuma nozarē, būt tiešām lepniem par to, ko jūs darat, un tas, kā jūs strādājat, vienkārši nodrošināt šos te profesionālos mērķus, un ja tas dod jums tādu gandarījumu dzīvē, gūt gandarījumu no tā dzīvē, tad viss būs kārtībā. Un tas, ko es vēlētu, lai jūs varētu būt lepni par to amatu, ko jūs esat izvēlējušies. Jā, es teikšu paldies, ministrs kungs. Paldies jums, kas skatījāties, klausījāties, un tiekamies citās pārraidēs. Paldies, un vēlreiz priecīgs Ziemassvētkus.